pār visiem šiem gudrīšiem, viszinīšiem, kā krievi saka, umni no biedni. Īstenībā biedni es varu teikt arī savā psihē un savā apziņā. Cilvēks, kas visu zina, viņam varbūt ir kilograms ar augstskolu diplomiem, vai vēl kaut kādiem certifikātiem. Patiesībā tas ir tāds pašapliecinājums cilvēkam pašam sev, tāds ego apmierinājums. Cilvēks ar dieva sindromu, kurš domā, ka viņš visu šajā pasaulē zina. Viņš ir apguvis kaut kādas savas zināšanas, un viņš nespēja nekādīgi pieņemt citu koncepciju, viņš nespēja nekādīgi pieņemt citu cilvēku viedokli. Ja jau mēs esam aizskāruši šo te heiterošanas tēmu, tad varbūt bišķiņi parunāsim par viņu. Patiesībā šī tēma ir ļoti spēcīgi saistīta ar skaudības tēmu. Heiteri pēc būtības ir ļoti skaudīgi cilvēki. Pēc būtības viņi ir upuri paši saviem destruktīviem scenārijiem. Kā čūska, kas pati sev kož astē. Patiesībā, ko viņi izspēlē? Tas ir mīlestības un naida attiecības, kas veidojas zīdaiņa vecumā līdz 6 mēnešiem, pamatojoties uz attiecībām ar mātes krūti. Jo tas tiek ielikts tieši šajā vecumā. Tieši šajā vecumā sāk veidoties viņu psihiskas struktūra. Un cilvēki, kur nodarbojas ar šo te heiterošanu, iekšā viņu psihiskajā struktūrā valda šie te sliktie objekti, šie te destruktīvie objekti, ļoti bieži zemes pašnovērtējums, ļoti bieži viņi ir neveiksminieki, tādi vienkārši pelēki radījumi. Bet tā kā viņš nevar pieņemt savas destruktīvās tendences, viņš šo netīrību izmet uz konkrētu objektu, kur viņš ir atradis. Tā kā šis cilvēks nav spējīgs uz mīlestību un pateicību, viņš ir spiests izspēlēt šādus scenārijus. Kamēr viņš neapzināsies kaut kādas savas psihiskas problēmas, kaut kādus savus personīgos kompleksus, kuros viņš pats ir sapinies. Patiesībā viņš ir cilvēks, kas ir ieslodzīts pats savos sūdos un kurus viņš cenšas izliet uz citiem cilvēkiem. Tā kā viņi nav spējīgi uz mīlestību un pateicību, viņš šos savus naida un skaudības scenārijus izspēlē uz citiem cilvēkiem. Tāds ir viņu cietums. Patiesībā tas ir tāds primitīvs psihes aizsardzības mehānisms. Viņam pietrūkst savā dvēselē mīlestība, harmonija, pateicība. Un patiesībā jau tas viss, ko mēs translējam uz āru, arī parāda to, kas mūsos ir iekšā, jo mēs jau neko citu nevaram no sevis izdot. Visi jūsu negatīvie saturi ir jūsu psihes produkti.